Labdien, aprīlī, laugas, skatīsimies, kas mums paredzēts, ko taro kārtas iesaka. Jā, taro kārtas liek mums mazliet pārdomāt, būt godīgiem, godīgiem pret sevi, godīgiem pret apkārtni, ievērot likumu, būt pareiziem, ļoti interesants piedāvājums. Jā, tāda izvērtēšanas laiks, kad jāpārdomā par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem, par miedarbību ar apkārtējiem cilvēkiem, un kas tajā būtu maināms. Es negribētu teikt, iespējams, ka tur nav nekas maināms, bet padomāt, tā padomāšana, izsvēršana. Ja? Tā kā šī ir justice kārtas, man tomēr ir jāsaka, ka kādam no lauvām būs arī darīšanas ar juristiem, ar advokātiem, ar tiesu darbiem, vai arī jūs būsiet kaut kādā veidā iesaistīti. Jums nāksies rakstīt kādu paskaidrojumu, atbildēt, ja, vai gluži vienkārši sakārtot lietas juridiskā kārtībā. Pieņemsim doties pie notāra. Un darbs, paskatīsimies, kā lauvām klājas darbā. Darbā ies pa karsto, nāksies izsmelt daudz krīžu situāciju, nāksies strādāt ugunsdzēsēju vietā, iespējams, ka diezgan liels ātrums, liela vajadzība aizstāt kādu, šķiet, ka kāds jūsu blakus esošais būs izkritis no ierindas un jums, jā, ne pašā labākajā veidā būs jāaizstāj viņu. Tad uzmanīgi, ļoti uzmanīgi izvērtējot, redz, pirmā kārta jau mums teica, izvērtējot, godīgi izvērtējot savu attieksmi un blakus esošā cilvēka vajadzību, cik liela ir tā vajadzība strādāt, jo tas ir diezgan traumatiski un pasargājot, neviens cits jūs nepasargās, kā tikai jūs pats sevi. Ja? Tad vairāmies no krīzes situācijām darbā. Ne visas krīzes jums ir jāatrisina, ja vien tā nav jūsu pašu. Ja? Tātad lēnām pa tiltu visbiežāk jūs zinat, kas tā ir par situāciju, kurā vietā ir tāda neliela svārstīšanās, bet tornis nereti tomēr nāk neaicināts. Līdz ar to tās visas vietiņas, kur ir, jūs zinat, katram darbā ir kāda vieta, kas nav izdarīts līdz galam, kas nav sakārtots, tad to darām. Jo justice jau tomēr saka, ka var arī kāda pārbauda nāk darbā, pārbauda, un tas līgumi nav noslēgti un nav izdarīts kaut kas līdz galam. Privātā dzīve. Toties privātajā dzīvē viss ļoti auglīgi, ļoti mierīgi, ļoti komfortabli, skaisti, priecīgi. Jā, un, protams, man šeit ir ļoti skaista grūtniece. Pieļauju, ka šeit būs arī tāda ģimenes pieaugumi uz pavasari. Tās ir labas ziņas, tas ir miers, tā ir harmonija, tas ir prieks vienmēr labi iekārtot jūsu māju vietu, tās ir harmoniskākas attiecības nekā citām reizēm. Bet galvenais šeit ir tā izbaudīšana, tā kopīgā būšana un kopīgā izbaudīšana. Ja mēs uz šo kārtu raugāmies kā uz partneru meklējumiem, tad šī kārtas var spēlēt divējādu lomu. Man liekas mazāk ticama šī pirmā, ko es teikšu, ka jūs satiksiet precētu sievieti, jo imperatori ir precēta sieviete vai sieviete stāvoklī, kas ir maz ticams tomēr, ja. Bet otra tāda populārākā nozīme tomēr šai kārtī ir sieva, ja, un tad tā vienreiz ir tā nozīme, kad jūs satiekat to īsto, vienīgo, ar kuru tad attiecīgi jums ir pēc tam vai kopdzīve vai pat laulība. Padoms. Ļoti skaisti, man liekas, ka viņa runā pati par sevi, tur stāv sieviete, viņai ir pasniegta Oskara balva, tas nozīmē, jūs esat vislabākā, jūs esat vislabākais, novērtējiet paši sevi un pasniedziet balvu sev. Varbūt, ka nav jāgaida, ka citi jums to pasniegs, ja zini, ka labi padarīts kaut kas ir, tad pilnīgi droši var uzsist sev uz plecu un teikt, ritīgi labi sanācies. Paldies, uz tikšanos atkal!